Februāra sākumā Latvijā notiks Eiropas rallija čempionāta otrais posms. Jūs noteikti interesē, kur tad tiek organizēts šis pasākums, proti, kurā mājā, kurā dzīvoklī. Mēs iesim ciemos tagad pie RA Motosporta, lai šo visu noskaidrotu un, protams, arī to, cik tālu viņi ir tikuši ar organizēšanu. Čau! Čau, Stanīt! Nāc iekšā! Daudziem var šķist, organizēt ralliju tāds nieks vien ir. Novelc leņķis vienā ceļa malā, otrā, noīrēt dažus desmitus cilvēku, kas uzmanīs skatītājus, pieaicini dalībniekus, izgatavo kausus un rallijs gatavs. Šādi domāt ir nepareizi. Organizēt ralliju ir smags un ļoti laikietilbīgs process. Lai redzētu, kā tiek plānots rallijs, vismaz ļoti mazu daļiņu no tā organizēšanas, es atnācu ciemos pie biedrības RA Motosport. Šeit strādā cilvēki, kuri kopš 2009. gada mērķiecīgi darbojas, lai Latvijā sarīkotu starptautiska mēroga rallija sacensības. Darba rīt pilnā sparā un tā, kā lai pareizi to noformulēt to teikumu, laikam labi, ka mēs nezinājām, cik daudz ir jādara šīs sacensības uzorganizēšanai, jo es domāju, ka ja mēs zinātu to tajā brīdī, kad mēs to, kā lai saka, izvēlējāmies, ja, mēs varbūt drusku nobaidītos, jo darba ir ļoti, ļoti daudz. Un, kas baigi interesanti, kad organizējot Tallas ralliju, likās, ka mēs diezgan, jau labi, ja, un diezgan zinām visi, ja. Tad šī starptautiskā sacensība ir pilnīgi kaut kas jauns un pilnīgi kaut kas cits. Es pat gribētu teikt, man ir tikpat liels atklājums, cik liela ir šī sacensība, cik daudz prasa darba. Es varētu to pat salīdzināt ar to, ka es pirmo reizi Tallas rallijām pieķēros un sāku organizēt. Tad man bija tāds pats pārsteigums, jo man likās, ka tur dažs lēns jānovelk un rallijs gatavs. Toreiz es bišķi tā apsēdos, jo toreiz es atceros, mēs strādājām 9 mēnešus laikam. Un tagad arī man ļoti līdzīgs tāds pārsteigums, ka man likās, kas tur var būt drusku lielāk un drusku plašāk, tad tas ir nesalīdzināms lietas ar lietējo Latvijas čempionātu. Vispār nevar salīdzināt. Kaut līgums ar Eirosportu. Viņš ir uz turpat 40 lapspusēm. Angļu valodā, sarežģītā angļu valodā. Ar milzumu daudz lietām, atbildībām, secībām, rīcībām, saskaņojumiem, blablabla. Ļoti, ļoti daudz lietu. Tas tikai viens līgums. Vēl tāds ir ar Latvijas valsti, ar katru no pilsētām, sponsoriem, un tā es varētu turpināt un turpināt. Un tagad tā puzlīte ir tāda ļoti, ļoti, ļoti liela. Katru darbību veicot pilnīgi katru darbību veicot ir jāmēģina ātri atrast kompromisu ar visām pusēm. Un tas ir tāds tāda, kā lai saka, tā niansēta lieta, kas prasa diezgan daudz laika un uzmanību. Ziņa, ka Latvijā būs starptautiska mēroga rallija sacensības, parādījās jau pagājušā gada pavasarī. RA Motosporta biedrība ar Raimondu Strokšu priekšgalā solīja IRC posmu, taču mums būs kas vairāk. No 2013. gada Eiropas rallija čempionāts tiks apvienots ar Intercontinental Rally Challenge projektu, kas uzskatāms par otro spēcīgāko rallija čempionātu pasaulē. Turpmāk šie divi čempionāti tiks apvienoti par pamatu ņemot tieši IRC formātu, radot spēcīgu un skatītājiem aizraujošu rallija sezonu. Mums, baltiešiem, tas nozīmē augsta līmeņa sacensības tik tuvu mūsu mājām. Pavisam nesen uz Latviju bija atbrauks arī pārbaude no Eirosport un FIA, lai pārliecinātos, ka rallija organizēšanu mūsējie uztver nopietni. Kā es uzsveru, mēs esam ielikuši augstākajā, nezinu, kā to nosaka, plauktiņā, mēs esam nonākuši momentāli un mums ļoti liela uzmanība no Eiropas. Un mums speciāli atsūtīja pārbaudīt, jo uz vienu vietu kandidē ļoti daudz ralliju. Un tā viņi man arī pateica, kad, kā tu domā, kur ir visvieglāk izsvilpt no kalendāra, no jauniņo. Un tāpēc atsūtīja mums pārbaudi. Un pēc šīs pārbaudas bija FIA rallija komisijā sanāksme, un tur tad bija atskaita par to pārbaudi, un viņi nobalsoja, ka viss kārtībā, ka mēs esam kalendārā. Tas arī tāds labs rādītājs, ka ļoti, ļoti daudz ir izdarīts. Mēs viņiem varējām parādīt būtībā visu, kā notiks rallijas, kur būs rallija centri, kur būs vadība, kur būs servisa parki, kur atradīsies ātrumposma, laika kontrols un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā pamats ir uzbūvēts. Šobrīd jāliek apkārt gabaliņi, lai viss tas nostrādātu un lai viss nostrādātu kā pulkstenis. Tas ir tā lielā puzle, kur jāsaliek šobrīd.
Rallijs Liepāja-Ventspils būs nevien Eiropas rallija čempionāta otrais posms, bet arī Latvijas rallija čempionāta pirmie 2 posmi. Sniegotajos Kurzemes ceļos gan viesu, gan pašmāju autosportistiem būs jāveic ātrumposmi 240 km garumā. Mūsu braucējiem jāsaprot, tā būs fantastiska iespēja sevi parādīt, jo jūsu mašīnu redzēs 59 valstīs. Tiek pieļaut arī iespēja, ka dalībnieku saraksts būs ļoti kupls, tāpēc organizētāji pievērsīsies arī dažādiem ierobežojumiem. Mūsu sportistiem derētu iegaumēt vienu – laicīgi pieteikties, lai nepaliekat aiz svītras un varat mierīgu prātu gatavoties startam. Bet ievācot ziņas par šo Eiropas rallija čempionātu otro posmu, kas notiks Latvijā, visvairāk es dzirdēju vienu jautājumu. Kāpēc ziemas posms, nevis vasaras? Atbildi pavisam vienkārši. Mums neviens nedod organizēt šī čempionātā vasaras ralliju. Viena atbildi vienkārši. Tad mums ir izvēle. Vai nu mums nav nekā un nav tuvākos 10 gadus, jo Eirosports šo čempionāta organizēšanu ir iegūst šīs tiesības uz 10 gadiem. Tad A variants mums nav nekā, mums visu laiku notiek tā kā līdz šim. Vai, ja mēs gribam kaut ko lielāku un parādīt Eiropai kaut ko savādāk, nedot mūsu braucējiem arī iespēju nostartēt tādā čempionātā, tad mums ir jāuzņemās mazliet risks. Jā, mēs viņu esam gatavi uzņemties. Jo, manuprāt, tā ir fantastiska iespēja. Un laikapstākļi ir tā lieta, kuru mēs nekad neuzminēsim. Un mēs to jau apzināmies 4 gadus strādājot mūsu pasākumos. Un būs tā, kā būs. Tā kāda laikapstākļi būs, tāda būs, taču mēs esam nodefinējuši, pie kādiem apstākļiem rallijs notiks, pie kādiem nē. Ja ceļi ir sasaluši, tad viss ir kārtībā. Ja ir +7 un ceļš nav sasalis, tad diemžēl, viņš nevar notikt šis pasākums. Taču gan visas pašvaldības, gan Eirosports, gan FIA, visi cilvēki to apzinās. Un tas nevienam nebūs pārsteigums, ja tā notiks. Tas būs vienkārši, tāds būs force majeure, tāds notiekās un viss. Jo pat Zviedrijas VRC rallijs ir vienreiz atcelts laikapstākļu dēļ, tā nav nekāda, kā lai saka, traka lieta, tāda dzīve. Taču es vēlreiz uzsveru, tas risks, un kāpēc mums ir tā sacensība. Man liekas, ka tas risks ir adekvāts. Kā vēlāk pastāstīja Raimonds Strokšs, ir pilnīgi skaidrs, 2014. gadā pasaules rallija čempionātā tiks nogriezti vairāki Eiropas posmi. Tas nozīmē, ka VRC paliks dārgāks un nepieejamāks komandām. Toties šis Eiropas rallija čempionāts līdz ar to kļūs par fantastisku alternatīvu. Tieši tāpēc mums Latvijā ir jāizdara viss un visaugstākajā līmenī. Lai visa Eiropa ir pārsteigta, kā pie mums notiek rallijs, kā mūsējie to mīl, cik daudz skatītāju, ka neviens nestaigā tur, kur nedrīkst un tā tālāk. Tās ir tās lietas, kas mums ir jāparāda Eiropai. Tad mēs paliksim šai kalendārā uz ilgāku laiku. Šobrīd Latvijā no autosporta neko lielāku noorganizēt nevar. Formula 1 mums vēl nebūs ļoti ilgu laiku, bet pasaules rallija čempionāts tuvākos gadus. Līdz ar to šis viennozīmīgi ir augstākais autosporta pasākums, kuru redzēsim mūsu valsts robežās.